Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ķīnas militārā tiesa piespriedusi nāves sodu 2 bijušajiem aizsardzības ministriem. Tiesa gan soda izpilde tiek atlikta uz 2 gadiem, un pēc tam tas tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu, ziņo Ķīnas mediji. Bijušie ministri Wei Fenghe un Li Shanfu tika tiesāti par korupciju. Viņiem piespriestie sodi ir bargākie, kādus Ķīnas tiesas piespriedušas augsta ranga militāra personām. Tiesa viņiem atņēma arī politiskās tiesības uz mūžu, kā arī konfiscēja personiskos īpašumus. Krievija brīdināja ārvalstu vēstniecības un starptautiskās organizācijas Kijivā nodrošināt personāla savlaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijivai draudu dēļ. Krievija no tā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdināja, ka tā veiks atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, tajā skaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukrainas militāristi sestdien Maskavā izjauks uzvaras dienas svinības. Šodien agrā rītā Latvijas gaisa telpā ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Viens no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Otrs vēl tiek meklēts. NBS atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās ir iespējama. Valsts policija konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā ukraiņu dronu, kas nokritis uz pasažieru vilciena. Vakar stāstījām par ugunsgrēku pasažieru vilcienā Rīga-Daugavpils dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale-Vabole. Pat labam izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā, un tas visticamāk saistīts ar motora bojājumiem. Policija vērš uzmanību, ka par nepatiesu un kaitniecisku ziņu izplatīšanu, kas sēj bailes sabiedrībā, var iestāties krimināla atbildība. Likumsargi arī aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju. Rīgas pilsētas tiesa bijušo Jēkabpils mēru, pašreizējo pašvaldības deputātu Leonidu Salceviču, atzinusi par vainīgu basketbola kluba Jēkabpils gada pārskatu viltošanā. Tiesa piesprieda viņam naudas sodu 23 400 eiro apmērā. Spriedumu varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Prokurors Kristaps Ratkevičs norādīja, ka tikuši izrakstīti fiktīvi rēķini. Runa ir par līgumiem 18 000 eiro apmērā 2019. gadā un 48 000 eiro apmērā 2020. gadā. Salcevičs vainu šajā krimināllietā atzinis. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio